Dāmas un kungi, mēs esam ASGS standā Soundlight Stage. Čau! Čau! Nu ko, vārds tev pastāst. Sāksim ar to, kas ir ASGS, ja nu kāds nezin. Skaņa gaisma skatu. Vienkāršāk. Skaņa gaisma skatu un Aigars. Aigara, skaņa, gaisma un skatu. Jā. Man liekas, tik forši, ka Latvijas šoubiznesā visas nosaukums tā var šķirtēt vaļā. Bet ASGS mazliet par vēsturi, cik ilgi, kas ir uzņēmuma galvenie darbības jomas, nozares, kur jūs strādājat? Mūsu darbība ir no 2009. gada datēta. Ar dažādām pārmaiņām, bet savu darbību oficiāli sāk 2009. gadā. Jums šogad apaļa jubileja 5 būs beigās. Jā. Šaus. Kā laiks skrien. Tā kā re? Nemaz nepamanīju. Okay. Mūsu galvenās nozars ir skaņas gaismas skatu tehniskais nodrošinājums. Patīk mums risināt reibus, tehniskas lietas, kas ir nestandarta lietas. Un pasaukumos taisīt tā kā savādāk nekā parasti. Jā, jūs bijāt arī pasākuma balvā ar jaungadu sagaidīšanu, kas, manuprāt, bija ļoti foršs un neparasts pasākums. Bet tagad vairāk, ko mēs redzam šai standā un kas ir tas, ko jūs piedāvājat pasākuma rīkotājiem? Pasākuma rīkotājiem, ir divas lietas. Viens ir pasākuma rīkotājiem ir piedāvājis skatuvi uz vasaru. Tas ir, simbolisks cenu. Pasākuma rīkotājiem vienmēr patīk, ka simboliski cenu. Tas ir labākais, kas var būt. Tātad simbolisku cenu gribētāji ASGS. Okay, bet šeit vairāk ir piedāvāt jaunā tipā LED freneļus, kas ir maziņi, kompakti, bet ļoti labu gaismas atdevi. Un viņi ir pārdošanā un nomā var iznomāt viņus. Un tā mums ir tehniskiem cilvēkiem ir konektori, tādas lietas vairāk pārdošanā. Un arī, ir pierādījumi no mūsu veiktajiem darbiem. Tas ļoti labi, ejam tos freneļus paskatīties. Tā, te ir tā cena, tātad 665 eiro, jau ar PVN, bet pastāsti par frenelīti, tātad ar ko viņš ir foršs? Ar to, ka viņš ir maziņš un kompakts. Un otram kārtām viņš ir ļoti kluss, viņam vispār nav. Ja ir klusa zāle, klusums ir, viņš vispār neskan. Te mums nedraud klusums, tas ir skaidrs, bet jā, tiešām var redzēt, ka nav skaņas vispār. Viņš arī nav nekarsē. Nekarsē, ok, nekarsē. Jā. Nav, līdz to neizdalās nekāda putekļa smaka. Kā jau es minēju, ir maziņš, kompakts, uzliekot viņu kaut kur zālē, viņš arī pazūd, viņš nav acīs. Līdz ar to viņu var likt gan pie skatos, gan nostot skatos, tā kā tāda skatu būs izgaismota. Te mēs arī redzam, ka tā jauda īstenībā ir ļoti, ka mēs redzam no augšas ļoti ok. Kur uz galdiņa, vai ne? Ļoti laba, un uz attālumu viņam arī spilgums nekrītās. Uz kādiem 10 metriem. Pamēģinam kaut kur 10 metrus dabūt. Kaut kāds griestiem. Pamēģinam uz griestiem. Kur ir? Tiešām, reāli. Rekuraiz lielās saules, mēs tiešām esam trāpījuši arēnas griestos. Tā jauda tiešām ir ok. Un, ja mēs uztaisam platāk, šaurāks. Aha. Platums ir pietiekoši plats arī, un tas ir šaurākais. Jā, izskatās forši. Ko tā tad ASGS? Dodieties, sazinieties un varbūt gribat kaut ko nopirkt vai konektoriņus. Es zinu, ka mans birojs gribēs visus konektoriņus nopirkt, ja vien viņiem ļaus. Un freneļi, ja jums pasākumā vajadzīgi, kāpēc ne? Un vispār, jā, neparasti risinājumi pasākumu balvā šis te gaismu priekšnesums interesantais, kas bija Gulbenē. Ja jums gribās kaut kādu neparasti risinājumu, tad tas ir uzņēmums ASGS. Jā, jo mums bija par gaisu jāizsūta signāls. Mājā mums bija vadība visa, bet pa vidu bija ceļš, kur Gulbens doma pateica, ka viņi neslēgs. Līdz ar to mums bija jāsūt pa gaisu signāls, lai varētu nodrošināt gan skaņu, gan gaismu. Bija jāsūt pa gaisu, lai nodrošinātu pasākumam gan skaņu, gan gaismu, lai viņš darbotos viss. Jā, tātad šādi risinājumi. Un par skatuvi atgādināsim, es tev ielūrēju. Jā. Mēs varam parādīt, kur mums te viss ir ar cenām. Ilgadējiem sadarbības klientiem 6x6 vai 6x7 skatu 700 eiro plus PVN, kas izklausās, man liekas, tāda,
Man es teikšu tāda cena, man liekas, Latvijā neeksistē. Nē. Tātad Cena sākās no ASKS, lūdzu, jā, mēs rekur. Arī e-pastu varam iefilmēt. Varam? Gan jau, ka varam. Šitien rakstiet, ja? Ja jūs gribat kā ilgadēju sadarbības partneri, 7 uz PVN, bet jauniem sadarbības partneriem 8 uz PVN, arī sounds ok. Ja jūs gribat skatu, kāpēc ne? Vai ne? Tiešā. Nu ko, gaidi zvanus, paldies par sarunu. Mēs dodamies tālāk, skatieties, kas vēl ir Expo.